Nu, labdien, tauta, sveiki! Esmu šeit šodien, kā saka, ar tādu nelielu vlogu. Tas vairāk sev un varbūt cilvēkiem, kas streams skatās, bet es došos nelielā atpūtā pie viena arī uz tādu pirmo pasākumu, tipu pasākumus, kuras neesmu bijis. Pirmā reize tā man būs. Došos es uz Ķelni. Jā, un Ķelnē notiek tāds pasākums kā Counter-Strike jeb CS2 turnīrs čempionāts, jeb IEM Cologne. Braukšu skatīties neviens ar brāli. Māma arī brauks, viņa, protams, nestīsies CS, jo viņai tas pilnībā neinteresē, bet viņa gan jau pat dosies apstīties katedrālu un visu citas lietas. Bet jā, dosimies uz turieni, skatīsimies, kā profesionāļi, lielie puiši spēlē video spēlīt uz lielā ekrāna. Bet tagad es esmu mājās, sākravājis esmu somu, kā redziet, re, kur man soma. Es viņu vēl neesmu aiztaisījis, re, kur kaķīts. Re, kur kaķīts, čilin kaķīts, setā. Jā, kaķīts čilin. Nu, bet es tūlītās jau došos uz, satikt māmu ar brāčku, un tad mēs dosimies uz vienu galpunktu, kur noliks mašīnu, un tad ar autobusu līdz lidostai. Un tad jau nākošais skats vismāk būs lidostā, jo es, ceļu nefilmēšu. Tā, mēs lidostā. Es ar šo sievieti un šo vīrieti. Tā kā jā, mēs tagad gaidām lidmašīnu, un tad jau lidos uz Dusseldorfu sākumā, un pēc tam uz Ķelni ar vilcienu. Tā kā, neko es īsti jums te nevaru pateikt. Tiekamies Vācijā, varbūt lidmašīnā, gan ka lidmašīnā. Esam lidmašīnā. Un, gaidām, ka pacelsies. Es tiku pie loga, bet vienkārši viņš tagad ir ciet, jo gaisma traģiski saule spīd iekšā. Tā kā tā, un tad jau lidojums 2 stundas, apmēram, tā. Un pēc 2 stundām mēs nožam līdz Dusseldorfā, un pēc tam ar vilcienu vismāk uz Ķelni. Tā kā būs, cerams, safe lidojums, un tad jau tiekamies Vācijā. Tā, esam piezemējušies, kā redzat, šobrīd gaidām vilcienu, tur uz to pusi gaidām Skytrainu, un tad dosies uz Ķelni pašu. Šodien, protams, CS nebūs, CS būs rīt, šodien atpūtīsies, aizies kaut kur paēst un tā. Ja pa lidojums bija safe, pavisam mierīgs, viss bija kārtībā, nebija nekāda turbulences un tam līdzīgi. Bet jā, bija safe. Bija forši, bija patīkams lidojums, un tad jau
gaidīs to saucamo Skytrain, tad jau dosies uz priekšu tālāk. Nu, es esmu Ķelnē, mēs esam tā kā vietējā, tā apmēram, mums negribu citas cilvēks filmēt, tādā vietējā tipa restorānā, un man ir jau pirmais kultūras šoks cilvēki. Jūs ziniet, nu man dažreiz Aliņa patīk iedzert ābolu sulu. Un es atnācu un izrādās, ka Ķelnē ir tradīcija, ka viņi dzer šādu 0,2 aliņu. Man pēc likās, ka vācu tauta, nu tā kā alu mīl dzert, bet izrādās, ka tradīcija Ķelnē ir dzert 0,2 aliņu. Tā kā, nu, es esmu šokā un viens 0,2 aliņš maksā 2 eiro. Jā. Jā, nu tāda man rekur, ceptas kartupeles ar cūkas, tā kā gabaliņiem, salātiem, nu, ceptiem šitiem sīpoliem un salātiem, tas viņa nacionālais ēdiens. Viņiem šniceli, Hunter stēli ar sēnēm un friškām. Nu, es nezinu, vai friškas nacionāls kēs, bet jā. Un mammai šniceli ar ceptu ovu un miksētiem salātiem. Tā kā, nu, jā, tā kā, nu, redzēsim, iecēsim labs vai nē. Nu, pārēsts ir. Skaidriet, pēc manas sejas es esmu pārēdies. Nu, ja man jāvada no 1 uz 10, es iedot 9. Es 10 nekad nelieku. Nu, bet bija ļoti labs vāciešu nacionālais ēdiens. Bija perfekt, bija good. Un jā, es nezinu, kā jums, kā tev? Es liktu 8 no 10. Un tu? Nē, nu 10 nevar likt, ja tikai, nu, 2 alus. Nu jā, bet ēdiens kāds? Labs. Jā, nu, bet mēs visi esam pārēdušies, un tagad mēs vismaz dosimies uz hotelu, jau rītdien jāceļās diezgan agri. Un jāstāst tas cēs. Tā kā, nu, bet iet uz hotelu, tad es jums parādīšu, kā hotels izstāst. Hoteļa istaba. Sāksim ar, kur es ies nokārtoties. Nu, diezgan solidi duša, dvielas. Vairāki dvieļi, tulis papīrs ir, fēns ir. Jā, nu, man liekas diezgan solidi, es teiktu. Ja mēs izējām ārā, tad vazni. Es šeit gulēšu, bet man visticamāk traucēs šis. Bet, nu, nē, netraucēs. Nu, jā, te. Divguļamā gulta. Uz atslēgas nav uzrakstīts Wi-Fi. Un te galdiņš. Jā. Tā kā, nu, nekas baigi traks. Es atradu Vindzoru, bet man vajag parādu. Kaut kā tā. Tā kā te uzturēsies. Tad jau rītdien Kēs diena, jeb cēs. Skatīsies, kā brokīs šaus, atbalstīs tos latviešus, to face-clan, face-up. Un tad jau, nu, es vairāk neko īsti neteikšu. Tiekamies rītdien no rīta nākošā dienā. Labrīt, esmu piecēlies es, un arī, protams, pārējie, bet nu, pārējos es nefilmēšu no rīta. Jā, nu, piecēlāmies, miegs bija, nu, kaini tāds raustītais, bet, nu, es nezinu, vai tas ir dēļ tā, ka es tikko atbraucu vai ko, bet, nu, tāds bija kā bija, bet gultu, viss bija forši, viss bija super. Šodien plāns tagad ir aiziet paēst, es nezinu, vai es filmēšu brokastis, es kaut kā negribu laikam, pēc tam varbūt izstāstīšu, kāds bija brokastis. Mēs dosimies, šoreiz ar kājām aiziesim, kad es redzēju, kā ar kājām aiziet, arī prus pastaigās, nu, izveidinās, kas ar galvu. Un tad dosimies uz to arēnu un skatīsimies to cēs, un tur jau tālāk sekos viss rādīšu, kas tur noteikti cēsā, tur visus tos boots and shit, un tad jau jūs redzēsiet. Tā kā tagad sākās otrā diena, un tad jau ņemšu uz līdzi un skatīsimies, būs labi vai būs slikti. Nu ko, paēsts ir? Paēsts ir, nu un tad brokas bija jāait. Nu, kā standarta brokas, kas tur omleti, cīsiņi, bekons. Labi, ka tur bija šita konflikts visā, tas bija krūti diezgan. Bet tā bija labas kopumā brokas, tas nebija no vainas. Pēsts ir.
Un tagad dosies apskatīt to katedrāli, tad jau taisīsies ies uz arēnu. Un tad Big Brokies, Big pārējās komandas, bet nu tu jau zini, mēs jau pa Broki un pa Feiz. Tā kā vispār tas būs labs konstrakts un labs pasākums, un tad jau tur vairāk filmēšu, jo parādīšu, kas tur ko notiek un kā. Tā kā tā, labi, tiekamies pie katedrāles. Jā. Big torņi divi. Un arhitektūra jau krūti, episki dzīvē. Ja ir iespēja, protams, atnākat apstieties. Ies tad iekšā. Tā iekšā kā izstās. Viss. Kā redziet. Filmēt ķipa var. Es jau zinu, kā nezinu, vai var šitādās svētajās vietās filmēt, bet nu, ķipa var. Big mozaīks. Wow. Jā, nē, nu. Tā jau grandiozi. Baigi episki. Salīdzinot ar mūsējām baznīcām nevar salīdzināt, kā saka. Baigi, es nezinu, lai mums te vēl pastāstītu, ka to, ka izstāsta skaisti. Bet, nu, parādīja apmēram, kā tā izstās iekšā. Tā kā ies pastīties tālāk, nezinu, kādā turnī jāuzkāpj, un tad manā garā taisīsies uz Konstrēja katedrāli. Nu, ko? Izgājām no katedrāles, necējas katedrāles. Bet jā, tagad dosimies uz pašu arēnu. Izdomājam turnī rītdien kāpt, jo tur baigi daudz ilgi jākāpj, un pēc tam uz slinkums kaut ko iet, kaut ko darīt. Rītdien vairāk laiks būs pirms braukšanas, nu pirms iešanas uz to arēnu. Šodien man laicīgi aiziet izbaudīt to visu atmosfēru, un tad jau pēc tam mierīgāk. Tā kā tā, dosimies. Gatavs? Jā, gatavs. Nu, tā kā mēs dodamies, un tad jau tiekamies, kad tuvosimies arēnai. Kur? Bīgi skati. Un te ir viss pilns, kā redziet. Pilns, un līdz galam man tā izstās. Bet jā, nu, ejam pāri tiltiņam tagad. Ja nolēmam pirmo dienu iet ar kājām. Nu, zin kā, izbaudīt, pastaigāt pilsētu, izbaudīt vibe, bija kuģis brauc. Es nezinu, kas tas ir tieši, kāds kuģis, kāds komentāros ierakstīt, vai pateikt man privāti. Bet jā, nu, ejam šitādā garā, lēnā tempā. Tad jau, nu, priekšā arī stacija, te vilcieni braukā. Bet jā, kā redziet, viss pilns ar šitiem saucamajiem kāzu piekriņiem. Piekriņiem, bet, nu jā, jūs apstāt. Tā kā tā. Nu, labi, dodamies tālāk. Nu ko, mēs ir te. Ankas arēna. Re, kur big grafiks. Big kā mēs, kur sēdēs. Jā. Visam skaidrs, re, kur muļļermiļk stends. Ja gribās, kad pieniņi garšīgi, tad var ietestēt. Gan ja moški ietestēs. Tagad mēs ies rekur uz iesielu šāp. Un tur arī pastīsies kaut ko nopirks gan jau. Izstāsta tā. Tāds šops visādas lietas. Ko, piemēram, rekur krēklu visādi. Speciāli iesielu. Bet, nu, es ne uz to, probably. Jā, rekur. Nu, viss kasti. Mauz krēklu. Rekur. Daz 2 mūsu mīļotājiem, rekur Norbertam, Kasparam. Kā redzēt, ieķēru fresh Face Clan jerseys. Atbalstīšu Brokītu, jau zinu. Nu, lēt viņš nemaksāja. Nu, vienreiz dzīvē var, nu, viņš maksāja 90 eiro. Jā, bet, nu, I gotta represent.
Bet nu vienīgais žēl, ka nevar uz Latvijas karogu. Un plus žēl, ka Latvijai nevarēja savējo vārdu, bet nu, viss normāli. Bet tas būtu vēl papildus 15 eiro, tā kā 100 eiro par kreklu jau negribētos maksāt. Tagad iesim pastīties, kas tālāk, moši kādu iedzers, kādu dzērienu, un tad jau kaut kad drīz iesim iekšā. Tā kā tā, yes. Traki, jo, tas ir tas, ko gribējās redzēt. That's crazy. Nu, mēs tik te, lām, garb, mēs tik te, nu, vietas normāls, manuprāt, un skatīsimies big game. ESL welcomes you to Cologne 2024. We invite you to live legendary.
team to enter the Colosseum. It's Na'Vi! I would say a lot of 100% confidence. I said before the tournament, there's a new place, new foundation, new way of playing, new way of thinking. When they are on stage, they are a different team, so we need to prepare. Game by game, round by round, we're winning. My confidence rises, and I think they'll lift the whole team as much as they can. If they want to play good, it's 1-0 for us.
for a few more seconds, but face splitting up. Will that be a benefit? Arostos has been tearing this inside apart in the Alps. He's going to go back for more. Rolled out, they want to bring that ball back around. It's only Brokey left on that side of the map. 6 and 14, a very quiet start to the playoffs for Brokey, and he's about to have the entire Indian Saw coming his way. Exciting and untaken by Solo Man. Let's just go for the Indian right now. And Brokey is simply does not have the weaponry for this fight. Spamming this slope is all he can hope for. They will chase him down and try and cross this map free. Saw are 2 kills away from stealing this map out from under FaZe. Carrigan is doing what he can to bring them back in. Carrigan and Rob's quite the duo to deal with. Carrigan fast up through the short side, goes looking, goes hunting for the route back in, trying to deny Saw match point. Oh! Mugarāģis Pīrsā atnāca, lai redzētu Brokī spēlējumu. Brokīs īgrākā es premierā. That's not good, man. Un 0-1 savu uzvaru. Otrā kārta. Man te čoks teica, kad atspēlēsies FaZe, bet nu pēc tā kā viņi igrā, pēc tā kā savu igrā. Bet nu cerams. Skatīsimies otro kārtu. Otrā kārta ir Anubis. Otrā kārta ir Anubis, one of my favorite maps. Cerams, Brokijs parādīs savu labāku bišķīt. Tā kā let's go Brokī, FaZe up. Un nu te nav Latvijas karogs, bet sirdī Latvijas karogs nu vienmēr ir. Tā kā Brokī saņemies un let's do this shit. Demonstrated tremendous gumption and coming with tenacity. They've not looked scared. But now Good Brokī! of a championship team. Do they have the ability to roll with the punches? 4 on 4. Saw looked to Labi! they encounter something new. That Rob Saw bears down upon them. Shot goes up on us. I'm stuck out. He's got to go back. Čet, kā redzējāt, otrā mapa FaZe Clan Clutch. We did that shit. Mēs to izdarījām, un trešā mapa mēs izklučosim un redzējuši vienības pusfinālā. Ja es neredzēšu, es būšu vīlies, bet mēs redzēsim, you already know. FaZe the fuck up. Legitimizing a win versus a FaZe Clan that were hot on the trails of a comeback, or a real sinking feeling for Saw right as FaZe reach their peak. This is where the nerves and the jitters they set in. You had 4 chances to close this game out. You had 4 opportunities to lock in the semi-finals. You don't have to give FaZe much for them to capitalize. Ujax gives chase, they are ahead of him. They are all over him. Brokey has been anything but
Feiz zaudēja, Broki, tu man pievīli, sēd, bet nu, tā dzīve. Tagad mēs gaidām otro maču ceturtfinālā G2 pret Mauz. Ceram, G2 uzvarēs, mēs par G2, vai ne? Jā. Par G2. Par G2 un ceram, G2 uzvarēs. I'm getting very excited for sure. All of my teammates and the coach especially is hyping us up to play at the arena. Maus, they're a weird team. I feel like you can face a very strong Maus, but then you can face kinda easy. I'm excited to play there for sure. In terms of being ready, I feel like as a team we'll do everything in our hands that we can do. We feel like we are a lot more confident now against G2. We need to be able to win against teams like this if we want to win tournaments like I am. We are going very confident to that game. I think we're a better team. We are definitely more hungry than them. Please welcome, it's Maus.
Nu ko, G2 puppies, so Maus rītdien igrās pret Navi un so igrās pret Vitality. So rītdien tiekamies. Bija prieks. Kā tev events patika, Harri? Patika? Ir labi. Bija labi. Bija labs events, man liekas, ļoti labs events. Tā kā mēs dodamies, un tad jau mēs tiekamies rītdien ziņās, un tad jau tālāk mūsīsim, kas notiek. Vai, peace out.